5. gads, kad mēs Valentīna dienu pavadam kopā. Konsistence ir Čau, mani mīļie, čau, mani visforšākie, visskaistākie, vislabākie, un esiet sveicināti jaunā vlogā, esiet sveicināti nedēļas vlogā. Es runāju tā nedaudz vai pat ļoti pieklusināti, tāpēc, kad mazā sirsniņa man ir tepat blakus, un viņa ir tikko aizmigusi, un es ļoti negribu viņu pamodināt. Jo jā, miedziņš dotajā brīdī nav viņas labākais draugs, teikšu, kā ir. Bet jā, šodien ir pirmdiena, pulkstens ir bez 13 minūtēm 2 dienā, un es esmu atbraukusi pie savas Olgas, pie savas frizieres, jo es gribu notonēt nedaudz tumšākus matus pirms mūsu brauciena, kas ir jau šo piektdienu. Jūs nevarat iedomāties, cik ļoti es gaidu, cik ļoti es gribu aizbraukt atpūsties. Man šis ceļojums ir vajadzīgs, man liekas, vairāk nekā gaiss. It sevišķi pēc iepriekšējās nedēļas, kad abi bērni bija slimi, abi bērni bija mājās. It kā abi bērni ir atveseļojušies, bet Emīlija šonakt uztaisīja īstu ballīti. Es jau stāstīju par to, kā mums te gāja savās ēšanas dienas grāmatās, bet jā, man, ja tā vispār var teikt, man daudz vairāk pie sirds iet tādas negulētās naktis, kad viņi, piemēram, pamostās 3, 4, 5 un vienkārši izdomā, ka ir rīts, man ir kaut kā vieglāk ar viņu pavadīt šo stundu, pusotru, un tad viņu aizmidzināt, nevis tā, kā bija pagājušajā naktī, kad viņa cēlās katru stundu. Es domāju, ka es teikšu, ka šī nakts viennozīmīgi nebija viegla, it sevišķi pēc pagājušās nedēļas. Līdz ar to, jā, šī pirmdiena ir tāda samocīta, tāda bēdīga, es esmu bez spēka un vispār. Es ļoti gaidu piekdienu. Tā kā jā, esiet sveicināti jaunā vlogā, kur es ar jums dalīšos, kā es gatavojos mūsu ikgadējam ceļojumam, Valentīna dienas ceļojumam ar mūsu draugiem. Man ir dažādas procedūras, man ir dažādas paciņas, ko es gribu ar jums atvērt. Man ir jāizdomā, ko es vilkšu ceļojumā. Tā kā jā, es pieņemu, ka būs interesanti, bet jā, kā jau minēju, es ļoti gaidu šo mūsu ceļojumu, jo šis būs 5. gads, kad mēs Valentīna dienu pavadam kopā ar mūsu draugiem Alīnu un Elviju. Pirmajā gadā es atceros, ka mēs svinējām tepat Latvijā, atpūtas namiņā. Tad 2. gadā mēs bijām Spānijā, Malagā, pēc tam mēs bijām Maltā, ja nemaldos, un pagājušajā gadā mēs bijām Barcelonā. Savukārt šogad, mīļie, mēs braucam uz Gruziju. Es nekad neesmu bijusi Gruzijā, es nezinu, ko gaidīt no Gruzijas. Es zinu, ka viņiem ir garšīgs vīns un garšīgs ēdiens un skaista daba. Katrā ziņā jā, mūs gaida priekšā ļoti aizraujošs ceļojums. Tad, kad jūs skatāties šo vlogu, īstenībā es jau būšu laikam atpakaļ no Gruzijas. Jā, visticamāk, ja es tagad sāku domāt par to, par savu video grafiku, tad visticamāk, jā, es jau būšu atpakaļ mājās, kad jūs skatīsieties šo video. Tā kā jā, ja jūs man sekojāt Instagramā, jūs gan jau redzējāt, kā mums gāja, bet ja nē, tad jums būs jāgaida nākamais vlogs, jo man ir doma
filmēt. Pagājuši gadu man likās nedaudz par daudz būt stāvoklī, būt aktīvai Instagramā un vēl arī filmēt YouTube. Bet tā kā šogad es neesmu stāvoklī un man ir daudz vairāk spēka un es nedaudz nožēloju, ka es pagājuši gadu nefilmēju mūsu Barcelonas braucienu, tad jā, šogad es domāju, ka es filmēšu, bet redzēs. Tad jau redzēs. Jā, es jau esmu mājās. Man īsti neizdevās pafilmēt pie Olgas, jo, kā jūs zinat, es biju šodien ar Emīliju un man viņa sēdēja klēpī un man, principā, abas rokas bija visu laiku aizņemtas. Līdz ar to, jā, man neizdevās parādīt jums fināla rezultātu pie Olgas, tāpēc mēs jau esam mājās, Emīlija čuč, un es varu jums parādīt fināla rezultātu. Es tagad tikai tā kārtīgi varu aplūkot, un man ļoti patīk kaut kas starp tumši blondu, brūnu, rudu katrā ziņā. Man ļoti patīk. Protams, pirms brauciena, tā kā brauciens ir pēc 4 dienām, man, protams, ka sanāks viņus vienu reizīti izmazgāt, bet jā, man ļoti patīk. Protams, šajā gaismā ir grūti līdz galam saprast, bet šajā gaismā man viņi izskatās kā vienmēr rudāki nekā viņi īstenībā ir. Tā kā jā, ļoti priecīga esmu. Es nebiju pārliecināta, ka mikrofons strādās, jo es viņu šonakt pa nakti atstāju mašīnā pilnīgi nejauši, un naktī bija pāri -10, -11 grādi, un jā, es nebiju īsti pārliecināta, vai viņš strādās. Bet viss ir kārtībā. Labrīt, mani mīļie, labrīt, otrdienā pulkstens ir 11:50, tehniski es vēl varu teikt labrīt. Es esmu atbraukusi uz centru, jo man pulkstens 12 ir manikīrs. Es esmu tik ļoti priecīga, pareizāk nevis manikīrs, bet nagu profilakse, jo jā, pirmkārt man kaut kā šoreiz ir ļoti atauguši nadziņi, un otrkārt, jā, es esmu gatava, ticiet vai nē, bet es esmu gatava sarkaniem nagiem, jā, jo tā kā mēs dodamies uz Grūziju, man liekas, ka sarkani nagi būs ļoti piemēroti, bet es vismaz tā domāju, visu pēdējās 3 dienas es tā domāju, redzēs, ko es izdomāšu, kad es būšu pie savas Sintīs, bet jā, es viņai arī teicu, ka es gribu sarkanus nagus, jo, manuprāt, jā, sarkani nagi piestāvēs Gruzijai. Tā kā jā, bet šodien es esmu daudz labākā noskaņojumā nekā vakar. Es nezinu, vai jūs vakar to tā kā pamanījāt vai nē, bet jā, es vakar nebiju īsti savā labākajā omā, bet šodien es pamodos un es jūtos jau daudz labāk. Un tagad jūs arī varat redzēt manu matu krāsu, lai gan arī šī kamerā viņa nav tik izteikta, kā viņa ir dzīvē. Tā kā jā. Jā, ko es vēl jums gribu pateikt, laikam, ka neko. Talk to me nice, talk to me honestly, look in my eyes, don't let it fall on me, say you're a good guy, make me believe it, don't wanna hear it, I wanna see how, rewind, when we rewind, feels so nice. Mēs ar mazo smalkmaizīti esam mājās, kā redzat, obviously, ierastā vide. Es uztaisīju sev pēdējo dienas kafiju un baudīšu viņu vislielākajā mērā, jo nākamo kafiju es taisīšu tikai rīt no rīta. Es nezinu, man liekas, ja man būtu jāizvēlās viens dzēriens, ko es varētu dzert visu atlikušo mūžu, tā būtu kafija vai sarkanvīns. Abus dievinu.
Bet es domāju, ka jūs to esat sapratuši jau skatoties manus video, bet ziniet, kas ir? Jā. Uztaisīju sarkanus nadziņus, kā jau teicu, tādus sarkanus, ļoti patīk, ļoti, manuprāt, labi izskatās pie maniem matiem, bet man ir divas skaistumu paciņas, viens ir sūtījums, ko es pati sūtīju, un otrs ir PR dāvana. Es domāju, ka sāksim ar PR dāvanu. Es zinu, ka šī paciņa nāk no Palmersa, tāpēc man ir interesanti, kas te ir iekšā. Jā, starp citu, mans atlaižu kods Palmersā darbojās. Visi atlaižu kodi, kas dotajā brīdī ir aktīvi, vienmēr visus atlaižu kodus, kuri ir aktīvi, jūs vienmēr varat atrast video aprakstā. Tātad mums te ir daudz visādi labumi. Mums ir kokostriekstu šampūns. Šis ir viens no labākajiem kokostriekstu šampūniem. Viens no maniem mīļākajiem šampūniem, kuru es lietoju daudz gadu garumā. Šeit ir ķermeņa sviests ar šī sviestu, ar kolagēnu, ar elastīnu. Ļoti labs. Pasmaržosim. Šī foršā šokolādes smarža. Mums šeit ir mans mīļākais Leave-In kondicionieris. Šo es lietoju jau gadus 5, un viņš nav man līdzis ilties. Šis ir mans go-to produkts jau 5 gadu garumā. Ļoti, ļoti, ļoti labs. Pateicoties šim produktam, mani mati vienmēr ir mitrināti, jo es katru rītu, kad es veidoju matus, es iepūšu šo Leave-In kondicionieri. Un tad mums šeit ir zīmulis 3-1 lūpām, sejai un ķermenim. Arī šāds produkts man ir bijis, tikai man liekas, ka man ir bijis nedaudz cits iepakojums. Ļoti, ļoti, ļoti labs. Der tad, ja ir ļoti sausa āda. Un tad mums šeit ir kaut kas jauns. Tā ir eļļiņa sejai, kas palīdz, kas cīnās ar grumbām, ar tumšajiem punktiem, ar nelīdzenu sejas toni un pret ādas novecošanos. Šāds te arī interesants produkts. Man tagad pēdējā laikā, ja es iepērkos, manas acis vienmēr meklē dažādus interesantus jaunus serumus, ko es varu likt zem manas LED maskas. Viņš izskatās šādi te. Un smarža ir diezgan neitrāla, kas, protams, ka serumam ir ļoti labi. Un es esmu pārsteigta, ka konsistence nav bieza, kas ir forši. Līdz ar to iespējams, ka šo serumu varēs izmantot no rīta. Un tad mums ir sūtījums no Teo. Šo sūtījumu es veicu pati, jo es esmu šopaholiķa. Un kā jūs zināt, pagājušajā nedēļā bija ļoti trakas nakts, līdz ar to vēlo nakts šopingu neviens nav atcēlis. Kas mums šeit ir? Tātad es pasūtīju sev jaunu pūderi, jo man gribējās izmēģināt kaut ko jaunu, un es izdomāju, ka es paņemšu šādu te ļoti simpātisks iepakojums. Tad es jau atkal nopirku šo te Cica un Hyaluronic Riddle Shot serumu, tikai šoreiz es izdomāju, ka es ņemšu nevis 100, bet 300, palielināšu stiprumu. Tad es izdomāju, ka man ir laiks izmēģināt kādu jaunu tonālo, līdz ar to es izdomāju, kā es izmēģināšu šo te Kiko Milano Holiday Premier 24 stundu noturība Face and Body tonālais krēms tonītis 06. Ļoti skaists iepakojums. Un izskatās, ka ar toni es esmu ļoti labi trāpījusi. Tad mums šeit ir vēl viens. Tad es izdomāju, ka es gribu izmēģināt Beauty of Joseon serumu.
un paņēmu. Šādi te viņš izskatās. Šis sērums ir mirdzumam, un tad šeit es skatos, ka mums ir arī dāvaniņa. Mums šeit ir smaržojošs ķermeņa krēms. Šāds te. Greipfrūtiņš. Ļoti forši vasarai. Un tad mums šeit vēl ir mašīnas atsvaidzinātājs. Bet šo es nevēršu vaļā. Šo es atvēršu vaļā mašīnā. Tā kā jā. Kāpēc man mata stāv gaisā? Ko te mamma dara? Mamma taisa vaļā pirkumus. Nu, mana smalka maizīte. Kas ir? Labrīt, mani mīļie, labrīt, mani skaistie cilvēki, sveiciens ceturtdienā. Es esmu atbraukusi pie savas Elīnas, pulkstens ir gandrīz 11:30. Man pēc 4 minūtēm sāks procedūra, un es to taisos izbaudīt pilnā mērā, jo šodien ir pēdējā reize, pirms es šīs visas procedūras iepauzēšu uz diezgan ilgu laiku, jo man ir ļoti bēdīgi to teikt, bet mana mammīte brauc prom uz mēnesi, un es viņu principā šodien redzēšu pēdējo reizi, un pēc tam es viņu satikšu tikai marta beigās, un man sirds lūst, un jā, es tiešām nezinu, kā es bez viņas tikšu galā, jo viņa ir mans lielais atbalsts un pieskata Emīlija, un tā kā jā, dodamies izbaudīt procedūru. Labrīt, mani mīļie, labrīt piekdienā. Jā, tieši tik daudz es uzfilmēju vakar. Es devos uz procedūru Lipo-Zero, kas bija vienkārši fantastiska. Elīnai ir apsildāmā kušete. Un es jau to minēju storijos, bet ja man būtu bijusi kaut kāda maigāka sejas procedūra vai kas tāds, es noteikti būtu aizmugusi. Bet jā, Lipo-Zero ir fantastiska procedūra, es atpūtos un mēs pēc tam nomērījāmies, un es jau arī par šo runāju savos Instagram storijos. Man kopš es sāku iet pie Elīnas oktobrī, man patiesībā, manuprāt, ir vienkārši fantastiski rezultāti. Man kaut vai viduklī gurnu zonā ir -14 centimetri. -14. Nu, nav jau arī brīnums, es esmu nometusi 18 kilogramus kopš Emīlija piedzima, jo tad, kad es biju pēdējā vizītē pie sava grūtniecību uzraugošā speciālista. Mēs nosvērāmies, un mans svars bija 72, un tagad mans svars ir 54,5. Tā kā jā, bet labrīt, mani mīļie, labrīt piekdienā, lielā diena ir klāt. Mēs šovakar vakarā lidojam uz Grūziju. Mums lidostā ir jābūt pulkstens +/-4, jo mēs izlidojam 6. Un man par lielu prieku es principā visu esmu izdarījusi. Man atliek sakrāmēt tikai mūsu mantas. Man atliek ieiet dušā nomazgāties, man atliek aizvest Emīliju, aizbraukt līdz pakumātam, izsūtīt visus Amvei pasūtījumus, un tad iebraukt drogās un nopirkt maisiņus priekš kosmētikas, kur salikt visu ķermeņa sejas matu kopšanu. Matu kopšanu ne, jo matus izmazgāšu. Tā kā jā, nespēju noticēt, ka tā diena beidzot ir klāta.
mīļie, viss ir izdarīts, mantas ir sakrāmētas, mēs paši esam gatavi un mēs tūlīt dodamies uz Grūziju. Tā kā, ko es varu jums teikt? Es domāju, ka šo vlogu es finišēju un jā, tiekamies Grūzijā. Paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video. Neaizmirstat abonēt manu kanālu, spiediet pogu. Liels paldies un tiekamies jau tuvākajā nākotnē. Tā!